Es esmu Sarmīta Kauliņa un mazliet iepazīstināšu ar sevi. Es jau 23 gadus strādāju kosmetoloģijā kā certificēta kosmētiķe, un arī 23 gadus es strādāju ar ētriskajām eļļām un strādāju aromaterapijā. Kā arī vairāk kā 15 gadus gatavoju dabisku kosmētiku un apmācu gan dabiskās kosmētikas gatavošanu, gan arī aromaterapiju. Lai mēs augtu un attīstītos, mums ir jāmācās. Un šo 23 gadu laikā es esmu apguvusi gan vairāku mēnešu garumā kursus aromaterapijā, gan arī kosmētikas gatavošanā. Kosmētikas gatavošanu pirms 15 gadiem es apgūlu Lielbritānijā, kur no pamatiem iemācījos gatavot dabisko kosmētiku un izstrādāt dabiskās kosmētikas gatavošanas receptūru. Tātad formulēt šo receptūru. Dabiskā kosmētika un aromaterapija ir šie divi virzieni, kas saplūst vienā, jo viens otru papildina. Un arī dabisko kosmētiku es papildinu ar ētriskām eļļām, jo kosmētikā es neizmantoju parfīmus un fragrances, bet izmantoju ētriskās eļļas, gan lai piešķirtu aromātu, gan arī, lai dotu šo te pievienoto vērtību, lai atjaunotu ādu, lai iedotu ādai veselību. Un pēdējo gadu laikā es daudz esmu mācījusies Francijā, un Francijā apgūtu tieši aromaterapiju, kā arī citas metodes. Francijā aromaterapija ir oficiāla terapijas metode, kurā speciālisti strādā pēc konkrēta algoritma. Un arī terapija caur ožu, kuru Francijā dēvē par olfaktoterapiju, arī tiek pielietota kā oficiāla terapijas metode. Tātad šie divi virzieni arī saplūst kopā un iedot ētriskās eļļas palīdz fiziskajam ķermenim, kā arī balansē cilvēka psihoemocionālo stāvokli un iedod harmoniju. Arī olfaktoterapiju profesionālā līmenī es esmu apgūsi Francijā. Tātad Francijā es apgūvu arī ētrisko eļļu bioķīmiju. Ja mēs zinām ētrisko eļļu molekulāro sastāvu, ja mēs pārzinām šo molekulu ietekmi uz cilvēka organismu, mēs varam gatavot ļoti profesionāli ētrisko eļļu maisījumus, pielietot profilaksē, kā arī pielietot terapijā. Un vienmēr šis pielietojums būs saudzīgs un drošs cilvēka veselībai. Jo mācoties Francijā, es gūvu pilnīgu pārliecību par šīs metodes drošumu, bet ar vienu nosacījumu. Ir jāpārzina ēterisko eļļu molekulārais sastāvs. Jo ar ēteriskajām eļļām mēs varam gan palīdzēt, un varam arī kaitēt. Bet mērķis ir palīdzēt atveseļot organismu un balansēt psihoemocionālo stāvokli.
Vēl es apguvu hidrolātu destilāciju, kā arī hidrolātu terapiju, jo arī hidrolāts var kalpot kā terapijas līdzeklis, kas būs vieglāks pēc iedarbības nekā ēteriskā eļļa. Tātad arī hidrolātu terapija var būt kā terapijas metode. Vēl manā klāstā ir aroma balans. Šī arī ir Francijā atzīta un izstrādāta terapijas metode, kuru strādā gan ēteriskā eļļa, gan krāsa, gan arī var pievienot mandalu terapiju. Tātad arī šo metodi es piedāvāju gan saviem klientiem, gan arī kā instrumentu piedāvāju mācīties, apgūt, lai varētu pielietot savā darba ikdienā. Var būt arī tikai krāsu terapija. Arī šo metodi es esmu šo gadu laikā apgūsi Francijā. Arī krāsu terapija, pati krāsa var mūs dziedināt, jo ne par velti uzvelkot konkrētas krāsas apģērbu, mēs jūtamies labi vai varbūt jūtamies netik labi. Tātad krāsa arī mūs ietekmē. Vai ieejot telpā, mēs sajūtam šīs krāsas ietekmi un iedarbību gan sajūtu līmenī, gan reizēm pat arī fiziskajā ķermenī. Tātad arī krāsa spēj dziedināt. Tātad ir arī krāsa terapija, kur strādā pati krāsa un mūs dziedina. Vēl ļoti nopietnā līmenī es apguvu un turpinu apgūt integratīvo aromaterapiju, kurā tiek apvienotas gan aromaterapija, fitoterapija, naturopātija un medicīna. Jā, ļoti daudz zināšanas pēdējo gadu laikā es esmu apguvusi un ar prieku dalos ar savām zināšanām, ar tiem, kuri vēlās apgūt ko jaunu, noderīgu un interesantu. Tātad aicinu pie sevis uz kursiem gan profesionāļus, gan vienkārši interesantus, jo zināšanas pieder visiem. Par maniem kursiem var uzzināt, apmeklējot manu apmācību platformu, vai arī rakstot personīgi man un noteikti sniegšu šo informāciju. Lai veselība, lai vesela āda, lai radošums un lai nezūdoša interese apgūt ko jaunu, jo katras jaunas zināšanas paplašina mūsu apziņu, paplašina mūsu redzesloku un mūs bagātina. Uz tikšanos kādā no maniem kursiem!